Es domāju, ka daudz Latvijas jau skatītāji man atcerās jau no televīzijas Tautas balss šova kā ekstrasensu šova dalībnieku. Un tas šovs beidzās. Visi jau bija arī ļoti labi un bija apmierināti, jā, skatītāji televīziju. Un es tajā šovā ieguvu otro vietu. Šobrīd daudz palīdzu cilvēkiem, teiksim, tādā veidā, kad pieņemu viņus kā apmeklētājus, jā. Strādāju Bauskā mājās, Rīgā, Cēsīs un Dobelē pēc iepriekšēja pieraksta. Un dažādās jautājumos. Pamatā mans darbības lauks ir taro kārtis. Pirmām kārtām ar taro kārtīm es jau strādāju jau pirms 2000. gada sāku. Šitām kārtīm ir, teiksim, 12 gadu, jau vecas viņas ir, bet manas viņas tik mīļas ir, kad es viņas joprojām lietoju. Un man viņas arī kā labāk atbild šīs kārtas. Man ir citi komplekti, dāvināti pirkti, bet tie tā nestrādā kā šīs tieši. Viņas skaitās ūdensvīra laikmeta kārtas. Ja. Tad es cilvēkiem vēl palīdzu arī dažādos veselības traucējumos, palīdzu tikt vaļā no depresijas, kā arī dažādas psihiskas vainas iespaidoju. Ja. Es ar katru cilvēku strādāju stundu. Kādu brīdi no tās stundas laika es paņemu arī cilvēku roku un izjūtu viņa pulsu, izjūtu viņa ķermeni, un tādā veidā es arī ļoti labi diagnosticēju, kādas cilvēkam vairāk vai mazākas vainas ir. Ja. Es neesmu no tiem dziedniekiem, kas liek nākt 6-7 reizes ik pārnedēļ, jo jāsaprot, jo es domāju, ka te ir lieta tāda, ka tas arī materiālā situācija. Ja. Nu, dziednieks varbūt grib nopelnīt vairāk, ja, un savukārt man jau kolēģi jau pārmet, kad es nesot no tiem, kas gribot nopelnīt, kad vajagot vairāk, kad es jaucot lietu kārtību ar savu izcenojumu, bet mans izcenojums ir, jebkurā vietā ir 10 lati pa stundu. Savukārt, ja vēlaties būvēt namu, tad nepieciešams pārbaudīt ādaru vietas. Tādos gadījumos dziednieks Ilmārs Briedis izbrauc pie klienta. Lasītāju vērtējumam 2005. gadā izdevu ezotērisko zīlēšanas grāmatu ar kārtīm uz tu. Un 9. gadā Jumav izdeva, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Viņa nav ezotēriska tipa grāmata, viņa tieši ir sadzīves grāmata.